Wow! Kādi cilvēki pie mums šeit pirmajā podkasta sērijas Pavaru klubam 20 gadi. Mēs esam Hercoga, Marupes, Hercoga Gardena. Mums ir šeit improvizēto bāru lete kopā ar Gemusu sveicins Andriem Rezenbergam. Mēs taisīsim ar tevi kaut kādu kokteili garšīgu un runāsim, kāpēc tu izdomāji būt pavaram vai konditoram. Čau, Denīsas. Man arī prieks tevi redzēt, un mēs varam iesākt šo sarunu ar manu izvēli. Es izvēlējos būt pavaris. Es gribēju kļūt par pavaru pašu bērnību. Kaut kur 5. klasē esmu domājis par to, ka konditorija ir mana sirdslieta. Bet, zini, kā viedokli, kas iet no malas, vecāku viedokli, ārpus skolotājas viedokli, tā kā spieža virsu. Un teica, ka ar manu smadzenim tu nevari strādāt par pavaru paraka vienkāršā profesija. Tā kā man jāiet kaut kur matemātikas fakultāte, vai kā es beigas aizgāju geogrāfijas fakultāti mācīties par geogrāfijas skolotāju. Wow! Jā, bet tomēr, kad aizgāju mācīties, tur sapratu, ka tas nav tas, ko es gribu, ka man tas nepatīk, man vajag actions, man vajag kustības, man vajag kaut kādas drāmas, jo virtuve tas ir vienmēr drāma, vienmēr kaut kas interesants notiek iekšā. Tad sievietēm patīk drāmā, tāpēc tā arī izvēlas virtuvi, vai ne? Es pat izvēlēju savu tādu zeķes, kur rakstīts no drama, please, lai drāma tikai notiek pišķiņ. Un jā, es izņēmu dokumentus no Latvijas universitātes un iestājos tehnikumā mācīties par konditoru, bet konditora grupa nesavācas, un tad es aizgāju mācīties par pavaru. Un tā pabeidzu pavārus, un pēc tam jau Ceres skolā pabeidzu konditorus. Tā es iesāku. Man jau bija 20 gadi, kad es iesāku to profesiju. Un tas jau bija cik? Nebija tik sen, tas nebija. Tas bija pirms 5 gadiem. Tu saprati, ka es gribu uzzināt un ar tevi motivēties jauniešus, kuram ļoti vajadzīgi uzzināt, kāpēc viņam vajag piedalīties nākošajā konkursā Riga Food, Zelta pavarnīcā un atsūtēt lūdzu www.chef.lv savu ko? Savu apliecību, ne? Nē, savu moto, savu CV. Savu moto, savu CV, savu receptūru. Jā. Un tad mēs varam izvēlēties un lūdzu. Ko? Tā, sāksim ar to redzēt. Es teikšu tā, es sapratu, ka tu nedzer alkoholu vispār. Vispār, jā. Tāpēc arī mums šeit ir interesanti visi dzērieni. Es domāju, ka tu viņus ļoti labi zini, jo tu pārzinu, jā. Tu taisi jau meistarklases Gemusa, un šeit es piedevuši tev vai no Itālijā, vai no Anglijā, vai no Amerikā. Kur mēs braucam? Aizbrauksim Angliju šodien. Aizbrauksim Angliju, labi. Kuru glāzi tu izvēlēsies? Es domāju, ka labāka glāze priekš mana kokteļa būs... Šitas? Vēl lielāk. Tā, lai skaistāk šī būs. Šī glāze būs. Tā, labi. Ledu? Ledu, protams, 4 gabaliņus ledu. Tā, 1, 2, 3, 4. Kā tu stādītu sevi priekšā, piemēram? Kā es savu izstādītu? Kā tu sevi pieteiktu ēterā? Kā personību? Esmu ļoti aktīva, atklāta, komunikabla un skatos ļoti pozitīvu dzīvi. Skaties ļoti pozitīvs uz dzīvi. Zini, kādreiz bija pozitīvs lamu vārds pirms pāris gadiem. Atceries, jā? Bija tāds laiks, jā, bija. Jā, tu varbūt pastāsti pirms konkursa un pēc konkursa, kā tava dzīve, teiksim, mainījās? Kā man viss notiekas šajā perioda. Teiksim tā, pavars esmu ļoti neilgu laiku, tikai 5 gadus, varbūt bišķi vairāk, ar pusi. Un pirms tam par šo profesiju vispār nedomāju. Kad aizgāju mācīties, man viss tik patika, ka pēc gada
nepamanīju, kā es saku, jau strādāt restorānā iekšā. Un tad tajā laikā es esmu redzējusi, kā gatavojas konkursam citi pavāri, jo bija tāda iespēja, mūsu restorānā tiek gatavojusies gan Nīls Ķevele, gan Kirills Kamarovs, Dinārs, ja. Viņi bija pie mums atnākuši un taisīja kaut kādus treniņus, un man tas tieši ļoti ieinteresēja. Un pienāca tāds brīdis, kas es arī izvēlējos piedalīties tajā konkursā. Un, kad es piedalījos, priekš manis tas bija, varbūt es bišķiņ domāju, ka man nesanāks kaut kas, vai nepatīks, vai pēc tam domāju, ka pēc konkursa vispār nenodarbošos ar šo profesiju, ja es neuzvarēšu. Bet sāku gatavoties. Man bija diezgan tāds grūts, smags periods tieši gatavošanas, jo strādāju 2 restorānos vienlaicīgi. Un vēl gatavojies konkursam? Un vēl gatavojos konkursam. Tā kā visas brīvdienas man bija veltīti tikai konkursu gatavošanai. Un tad, kad pienāca brīdis tieši nostartēju, izelpoju. Un tāda bija sajūta, ka neko nedabūšu. Bet vienāja. Un pēc konkursa man sanāca tā, ka man bija jābrauc prom stāžēties Helsinkos, restorāna Nova, un tad atgriežoties, es jau paliku tikai vienā restorānā strādāt, jo bija pa lielu man tas noslēgums. Bet dzīve baigi nemainījies, man liekas, tikpat daudz. Strādāji tajā pašā restorānā? Jā. Kādā restorānā tu strādā? Šobrīd es strādāju restorāna Ferma par konditoru, kā šefa konditors, un arī sušefs. Zini, ka konditorija ir ļoti svarīga precizitāte. Tā arī atšķiras konditors no pavāriem. Tieši tā? Ir tāds teiciens, labs konditors var būt labs šefpavars, bet labs šefpavars nevar būt labs konditors. 100% zinu, ka labam šefpavaram 100% arī vajag zināt kaut ko no konditora. Bāzes receptūras, tā kā maize, piemēram, vai ne? Un parastos deserts uz Latviju, tas ir šokolādes fondants, vai ne? Fondants un krem brulē. Tā. Lejam. Cik daudz? Tu tiešām necer. Cik tev gadi ir? Man ir 25 pagaidām. Drīz jau dzimšanas diena būs. 25, un tad tomēr tad jauniem pieder pasaulē, ja? Es domāju, ja jaunietis ir pareizi motivēts, tad jā. Jā, un kas bija tavs treneris? Kas tev palīdzēja sagatavoties? Godīgi sakot, man nebija treneris. Es gatavojos pati, jo tieši dēļ tā, ka es strādāju 2 vietas, un nebija tā, kā mani varēja atbalstīt 2 vietas. Un tāpēc bija tas vairāk kā no sevim. Tad tā bija tava investīcija? Jā, pati veltēju tam visu laiku. Protams, bija forši kolēģi, kuri man, varbūt garšot manu ēdienu, varēja kaut ko ieteikt labāku, bet tā kā izdomāt visu, tas bija no pašzināšanas ceļa. Jā. Vai tu konkursā visu uztaisīji tā, kā tu vēlies, tā viss pēc plāna bija, vai kaut kas bija, ko varēja uzlabot? Konkurss tas ir vienmēr tāds izaicinājums. Es, godīgi sakot, biju ļoti neapmierināta ar galas rezultātu, jo man liekas, ka man sanāca ļoti slikti. Es zinu, ka tas bija diezgan labi priekš tā, lai dabūtu labus punktus, bet es zinu, ka es varēju labāk. Jo, piemēram, izmēģinājumu, kad es taisīju izmēģinājumu treniņus, man kopā bija 12 treniņi. Pēdējie treniņi viņi labāki nekā bija gala rezultāts. Tā kā, jo dēļ stresa, dēļ kaut kādiem apstākļiem, tā kā mums tur bija viens šokfrīzeris uz visiem, viņš baigi nesaldēja, bija jāiet no situācijas, jāatrod izēju. Es tur tieši konkursa laikā izmainīju kaut kādas 7 receptes, jo nebija iespējams viņus uztaisīt tajos apstākļos. Cik tu ilgi, tu teici 12 treniņi, bet cik tie 12 treniņi tev aizņēma laiku? Tev mēneši? Jā, mēneši. Es saku, ja konkurss bija septembrī, es iesāku jūnija beigas, tā kā pēc Jemusa konkursa, kad es tur uzvarēju arī, es uzreiz sāku gatavoties pavaru konkursam.
no sākuma es domāju, ka es nepiedalīšos, jo bija ļoti, ļoti liels noslogums, jo pavāriem visiem vasarā ir viskarstāka daļa, un, lai atrotu laiku vispār, lai uz jūru aizbrauktu, nevar. Tad kaut kāds konkurss vēl. Tad no jūnijas beigas līdz septembra sākumam. Ļoti labi. Tā tad var strādāt. Dāma var strādāt 2 darba vietās mierīgi, jā, var gatavoties konkursam, var arī uzvarēt. Tas nav nekas, vajag tikai gribēt. Nevis visu laiku pavāri mīl tā kā atrunāties, ka nav laika, jā. 100% kādus zināšanām, kādam vajag būt pavaram, bāzes zināšanām. Protams, ir jāmāc mērces. Tas ir, man liekas, ja tu māki uztaisīt labu mērci, tad tu vari izglābt jebkādu ēdienu. Ja laba mērce salātiem, pamatēdienam, desertam, tad tu vari izglābt visu. Jāmāk cept gaļas, jāmāk cept zivi. Un no desertiem tas ir sekot receptūrai un baigi neko neizgudrot, ja tu neesi pārliecināts. Tas arī viss. Tā. Tu jau dzirdēji, ka Latvijā jau atnāk pie mums Michelins restorāni. Jā, protams. Teiksim tā, kā tev pašai gribas arī, es nezinu, ir tāda, ka sapnis tas, ka tev gribas Michelins zvaigzni vismaz vienu? Jā, man ir sapnis. Godīgi sakot, es sāku domāt par to, kā to var uztaisīt mums Latvijā, jo gribas ne tikai sarkano to zvaigznīti, vienu, bet arī gribas zaļo zvaigzni un iet uz zero waste principu, jo, piemēram, es biju nesen stāžēties restorāna Nola, kas atrodas Helsinkos, un viņiem ir tā zaļa zvaigzne, un mēs strādājam viss pēc zero waste principiem, tā kā viss tiek pārstrādāts, nekas nepaliek. Un man liekas, mums latviešiem tas ļoti iederas mūsu kultūrā, un mēs varētu to attīstīt. Galvenais atrast sponsorus. Kurš man grib sponsorēt, lūdzu, zvaniet man. Bet ziniet, ka tu jau atbildēji uz vienu jautājumu, un tas jautājums bija par to, ko dot tie pavaru konkursi. Vai nebija tā, ka tas tavs brauciens bija tāpēc, ka tu uzvarēji kaut ko pastāstīt? Tieši piedalījos Gemosa konkursa, kura balva bija aizbraukt pastāžēties Somijas restorāna, Michelin restorāna. Tā bija Nola restorāns zaļa zvaigzne. Un viņi iedeva man tādu iespēju piedalīties tajā konkursā. Un es tur sanācu tā kā vinēju. Un aizbraucu uz 1 mēnesi padzīvot Helsinkos un, protams, daudz ko iemācījos, kā piemēram visu, kas paliek pāri no bioatkritumiem, pārstrāta komposta un daudzas lietas, ko mēs, piemēram, demiglējas mērce, veganiska no dārziņiem, novarīta izcila mērce, tāda bieza, glīta, ļoti skaista mērce. Tas ir viss no turienes. Kuru produktu tu nekad neielaisi savā virtuvē? Kuru produktu es nekad neliktu savā virtuvē? Neielaist iekšā, tu aizvērtu durvis, saka, ne, šito ne. Kādreiz Ēriks Drēmans teica, ka viņš dekoratīvo pētersīlu nelaistu virtuvē iekšā, neielaist. Tagad viņš ir tik populārs, ļoti. Tas bija, gadījumi. Kādreiz, viss mainās. Es teiktu, ka savā restorāna es negribētu redzēt cukgaļu. Es zinu, ka latviešiem tas ļoti patīk, bet tieši savā restorānā es to negribētu redzēt. Ja tev ir sapnis par savu restorānu? Protams, man ir sapnis. Es teikšu, tas ir vairāk par zero waste konceptu, uz tādu zaļo virzienu. Un arī, protams, ar vieglāku ēdienu. Jo cūka diezgan smaga tomēr priekš īstiem latviešiem. Zini kā, jā, cūgaļa, jā. Bet tad, kurš tev ir tāds visvairāk ēdiens, kurš garšo? Vai no bērnības, ko mamma gatavoja, atceries kādu ēdienu? Jā, godīgi sakot, vairākiem cilvēkiem ir tas vecmāmiņu gatavošana, bet tas nebūs tas par manu vecmāmiņu, jo mana vecmāmiņa nemacēja gatavot. Un es vienmēr, kad braucu pie viņas, atbraucu 5 kilogramu vieglāk. Bet mana mamma gatavoja ļoti labi, un īstenībā es pat tagad izmantoju dažas mammas receptes, tikai bišķiņu uzlaboju viņus restorānā iekšā. Tā kā deserti man pārsvarā ir mājas gaumes garšas.
Kā tu saprati, ka tu būsi pavārs? Tas tev mamma lika vai tu pat izdomāji? Tas bija no pašas bērnības. Man ļoti patika gatavot. Un es vienmēr palīdzēju mammai virtuvē. Un kaut kur 5. klasē mums bija tā kā karjeras dienas, nezinu, kā tu nosaukt. Mēs rakstījām esēju par to, par ko mēs gribam kļūst. Un man bija par konditoru tā esēja rakstīta. Bet mana skolotāja ļoti man stingri pateica, tu nekad neiec virtuvē, jo tas ir ļoti smagi, tev sievietei būs grūti, tas ir vīriešu darbs. Un tā aizgāja, ka es tomēr 12. klasē izvēlējos iet universitāti mācīties. Mācījos 1 gadu universitāti un, teikšu godīgi, mācījos diezgan labi, man bija ļoti labas sekmes, bet tas nebija tas, ko es gribu. Un tad es izņēmu dokumentus un iestājos tehnikumā, un pēc tam tehnikuma par pavāru un tālāk jau restorāna servisa skola par konditoru. Un tā es pabeidzu 2 vietiņas, bet arī pabeidzu pedagogijas kursus un tad varu pasniegt konditorijas mākslu un pavaru mākslu skolā. Bet kurš tev konditorija tuvāk vai kulinārija tomēr vai pavāri? Jo konditori, es kā uzņēmējs, es zinu, ka pavāru var būt vēl kaut kā var dabūt, sarežģīt, bet konditoru Latvijā atrast, tas ir gandrīz neiespējamā misija. Runājot par šo, es varu pateikt, ka konditoriem man ir sirdslieta. Man domāšana ir ļoti brīvi tur iekšā, un man nevajag baigi aizdomāties, kur dabūt recepti vai vēl kaut ko. Tas ir kaut kā iekšā iestrādāts, varbūt no bērnības, no tā, ka es redzēju, ka mamma strādāja. Un es no pašas bērnības biju interesējusies par to visu, lasot grāmatu, skatīties video un tā tālāk. Tā kā tas iet ļoti dabiski. Man nevajag kaut ko speciāli mācīties. Protams, ir sapnis aizbraukt Francijā, pastāžēties kaut kur labāka restorāna tieši par konditoriju, jo tur ir savādākas tehnikas un garšas, ko šeit es nekur nevaru varbūt iemācīties. Bet par pavāras profesiju, tā kā par parasto ēdienu gatavošanu ar katru gadu man patīk tas arī vairāk un vairāk. Tāpēc ir doma par to restorānu. Bet mamma tev pēc profesijas ir arī Farmaceits. Tad tu, tas skaidrs, tad tu vari arī kaut ko pielikt ēdienam, lai klients labi jūtās un netik labi pulsi paceļās pēkšņi pie galdiņa. Pēc izglītības mamma ir farmaceits, bet mēs esam daudz bērnu ģimene, tāpēc viņa ļoti agri beidza strādāt un vairāk bija pa mājām. Gatavot ēdienu. Skaidrs. Mums vajag jau iet uz nākošo Es jau izvēlos tur skatos. Es tāda skaba meitene, un man patīk skabas lietas. Mēs pievienosim laimu. Var atvērt vaļā. Vienu šito tikai izmantosim. Un pievienosim arī bišķiņu citroniņu. Tā. Stop. Jā, un tas šo. Un mums vajadzēs izbalansēt garšu, jo šeit mums ir tāds diezgan neitrāla garša, šo arī pievienojam bišķiņ. Tā, un šitais būs... Šitais arī skaps, labi. Bet ar saldumu. Un lai izbalansētu garšu, jo man ļoti patīk balansēt garšas. Jā, davai vēl. Stop. Lai izbalansētu garšu, jo priekš manis tas ir, man liekas, ja pavars māka izbalansēt garšas, tas ir ļoti svarīgi. Pievienosim ruktumiņu klāt bišķiņ. Špricu. Tā kā alkohola... Viņi nepatika alkoholu, bet visi alkoholiski nosaukumi viņi ļoti labi patika. Tā? Ir? Jā, ļoti labi. Tā. Izceli. Godīgi sakot, man konditores meitenes vienmēr smējas par manim, ka es nedzeru alkoholu, bet alkoholu edu. Tāpēc man visos desertos ir alkohols. Bet kā tu motivēji sevi, kā tu atpūsties, kā vispār, es zinu, es pats 30 gadus virtuvē, zini, kā... Virtuvē ir ļoti viegli izdegt. Tas ir, man liekas, lielāka problēma pavāriem ir izdegšana, kā pārstrādājies un pēc tam vai aiziet iedzert, vai sapīpējas kaut ko, es nezinu. Katram savs. Es nezinu. Es ceru, ka tu arī nepipējas, vai ne? Nē, es nepipēju. Bet katram savs veids, kā atslabināties, bet priekš manis tas ir ceļošana, staigašana un spēlēšana klavieres. Man daudz hobijus, kuri palīdz atslabināties. Viens no tādiem foršākajiem hobijiem ir fotografēšana.
Jā, tas ir. Fotografošana. Nu, es zinu, es ar tevi biju Bakūs ceļojumā. Es redzu, cik tie foršas bildes bija. Labi, mēs tagad pie tās konditorijas nonācām. Kas tev konditorija? Tev vairāk ar šokolādi, ar mīklu, ar karameli. Nu, kas ir tas Kas tavs? tieši lauciņš, kur mans lauciņš? Kur tu esi kā zivs ūdenī un varbūt kur netik labi, kur tev sapnis attīstīt, jo tu pieminēji Franciju, varbūt tur kaut kā. Man ļoti patīk strādāt ar mīklām. Pīrādziņus cep, garšīgi? Jā, pīrādziņi. Vislabāk maize, protams, es tiešām varu maizi uztaisīt no viss, kas paliek pāri. Es varu izdomāt recepti maizi. Tas ir tā kā challenge, uztaisīt no viss, kas paliek, uztaisīt maizi. Un asaldējumu. Kādreiz ceļānku taisīja no viss, kas paliek pāri. Tu teikt maizi tā? Es taisu maizi, jā. Protams, mīklas tas ir vistuvākais un desertu gatavošana. Ar šokolādiem esmu mēģinājusi, taisījusi, bet tas laikam prasa ļoti lielu pacietību un noteiktas temperatūras. Tas ir tā. Protams, ar to var nodarboties, bet es saprotu, tas nav tas, kas man 100 punkti patīk. Tas ir, kas patīk, tas ir desertu gatavošana un maize mīklas. Skaidrs, es tev novēlu, kur vairāk ir maize, atvērt tādu konditoriju, višķiņa restorānu piesistienu, gan jau tu izdomās, tu vēl jaunu. Tā kā investori, ja arī klausieties, man ir idejas. Ja ir idejas, viss nāc. Kā mums te daži cilvēki saka, ka nauda ir tik daudz kā nekad, bet vajag tikai mācēt paņemt arī to naudu. Jā, labi. Kādu, nezinu, tev ir varbūt kāds sapnis, vai tev ir bijis kāds gastronomiskais ceļojums, kāda pieredze restorānā, ko tu atceries? Tur vienkārši kaut kur esi. Lai tāds. Protams, kad es aizbraucu stāžēties, tā ir restorāna Nola, kas Helsinkos ir zaļa zvaigzne, un viņas tehnikas, kā viņi pienāk pie produktiem, man ļoti patika. Tieši tāpēc, ka tik maz metas ārā, visu var izmantot īstenībā. Un mums, man liekas, tas bija lielākā atvēršana, acis atvēras uz to, kāpēc mums piegādātāji neved produktus vienkārši kastes, un mēs neparberam savas kastes, priekš kā mums tie maisiņi un vispārējais. Tas ir tā, ja mēs runājam ne par garšam, Un par garšam ļoti spēcīgas, tīras garšas. Īstenībā cilvēkiem skatoties mūsdienas un tendences, kas tagad ir, cilvēkiem nevajag tur izmocītu to ēdienu sādiem, kur ir 10 mērces iekšā vai vēl kaut kas. Tas nevienam nav vajadzīgs, man liekas. Ja ir saprotama garša, tas ir vislabākais, lai viņa ir spēcīga, lai viņa ir laba un saprotama. Tas jau franču klasika ir. Gaļa, piede un kārtīga mērce, un viss tur nevajag nekādi. Neko nevajag vairāk izdomāt. Ir arī es arī uzskatu, ka uz porcijas 4-5 sastāvdaļas visu vairāk nevajag. Nevis 7 pulverīši, 4 biezinīši un tā tālāk. Vispār, ko tu saki par tiem lielajiem šķīviem un super mazajām porcijām? Tā ir tā kā tas fine dining, tas tā kā ir vēsture bišķiņi vai... Tas ir kā kuram, protams, dažiem patīk, un es nevaru teikt, kā tas ir slikti. Man skatījums, ka tas vairāk nav aktuāls. Tā kā cilvēkiem to nevajag. Viņam vajag vienkārši labi pavadīt laiku, laba vieta, garšīgi un smuki. Jo priekš kā mums tas liels šķīvis? Teiksim, kas ir tavuprāt galvenais virtuvē? Galvenais ir. Labi, es bišķiņ vēl sašaurināšu šo tavuprāt, kas ir galvenais restorānā īpašnieks, komanda vai šefpavārs? Komanda. Komanda ir. Jā, jo, protams, labs šefpavārs ir labi, bet ja tas šefpavārs nemāk komunicēt ar komandu, tad tā komanda nebūs spējīga pacelt to restorānu uz jauno līmeni. Ja mēs gribam labu restorānu, kurā ir laba atmosfēra, mums ļoti svarīgi, lai komanda tieši ir ļoti draudzīga atmosfēra iekšā. Ja nav tas ģimenes sajūtas, tad būs grūti. Jā. Būs daudz problēmas. Man ir pilnīgi tās pašas domas, komanda ir pats galvenais,
Es ar kādreiz virtuvē strādāju, bet tagad es jau sevi dēvēju kā 10 gadu par namatēvu, ja, jo virtuvē sanāk bišķiņ retāk ieiet iekšā. Nu. Un ir tāds teiciens, ja tu gribi iet, teiksim, ātri, tad tev ej viens. Ja tu gribi iet tālu, tad ej kopā jāiet. Ļoti labs teiciens. Jā, un es arī esmu viss komanda, tas ir pats svarīgākais vienmēr un visur, jo, bet ļoti daudz atkarīgs no šefa var, lai viņš to komandu, lai viņš būtu uz viena viļņa un viņi arī turētu kopā. Pievienosim ūdeni. Gazēto ūdeni obligāti pievienojam. 30% no kopēja kokteļa. Top, labi. Cik forši tev uzsniedz? Vasilijam nebija tik smuki. Vasilijs mājās nejauc kokteļus. Un nogam pievienosim kāzeni. Oj. Cik smuki. Un tad svarīgi visus samaist kopā. Yes, šef. Voilà. Vai es drīkstu pagaršot? Ar salmiņu. Šitai. Davai. Tā. Zini, ka man ļoti garša, bet starp citu ir skabs. Skabs? Bet es saprotu, ka tas ir... Man patīk skabas lietas. Īstenībā manas deserti viss ir bišķiņ skabi, jo es nepierodu pie ļoti saldam lietam. Šajā gadā notieks jaunais konkurss. Tu dzirdēji kaut ko? Es kaut ko jau dzirdēju. Vai mēs redzēsim mūsu slavenu konditoru tur? Ir iespēja. Parasti mani motivē arī, ko es dabūšu, kāda balva būs. Vienu mirkliņu iet runa par to, ka Riga Fooda vēl notiks jaunais konkurss. Jau bija tas konkurss par konditoriem, bet šitam ir īpašais nosaukums Zelta Krūze Lavādza Kemosā konditorēs konkurss. Un tagad tev vajag kaut kāda īpaša motivācija. Es sapratu, ka tu gribu augt. Es gribu augt, es vienmēr mācos, vienmēr eju uz priekšu. Un, man liekas, ja cilvēks sēž telefona vairāk nekā viņš tur nāzi rokas, tad viņam nebūs izaugsmes. Un man ir vēlme augt vēl, un ja būs tieši laba balva, tad es domāju, ka jūs redzēsiet mani tur. Bet labi, bet kā motivēt tie, kas arī grib iet uz to konkursu? Kāpēc viņam vajag piedalīties tajā konkursā? Es domāju, ka jauniešiem ir jāpiedalās obligāti tajā konkursā, jo jūs paši uzzināsiet, cik jūs esat spējīgi. Kā es vienmēr teicu, man ir mazas meitenes, kuri piedalās skīlā vai vēl kaut kur, un es viņam dažreiz palīdzu. Viņam no pirmas reizes palaiž rokas uz leju un saka, mēs vairāk neko negribam. Bet vienmēr es saku, ja tu nemēģinās, tu nekad neuznes, uz ko tu esi spējīga. Un tad, ja jūs gribat uzzināt savas spējas, ir jāpiedalās. Tev ir kaut kāds sapnis uz kādu valsti aizbraukt, kaut kur pastažēties, vai uz kādu restorānu aiziet paēst? Vienkārši kā viesis, nevis praksē. Godīgi sakot, piemēram, kad es braucu tā restorānu, kur es jau teicu, stāžēties, viņi iedeva tādu iespēju atnākt arī kā viesis vienu dienu, pilnībā izgaršot visu ēdienu karti. Super. Tas ļoti man patīk, tāda iespēja, tāpēc, ja es aizbraukšu kaut kur citu restorānu, tad es labprāt izietu tomēr praksi, lai redzētu visu, kas notiek iekšā. Un es domāju, ka ēdienu var sarunāt. Sarunās pēc tam aizies. Kas Latvijā tu ej kaut kur uz restorāniem vai tikai? Dažreiz varbūt ar draugiem kaut kāds mēs aizējam ļoti populāras vietas kaut kur Rīga. Jā, bet baigi nē, man ļoti patīk arī mājās gatavot ēst. Tā kā, nav tā, ka pēc virtuves mājas atnāku mājās, saku, nē, jūs taisat man ēst, es netaisīšu. Jā. Es tomēr taisu tāpatās, jo man tas patīk. Es nepieaugušu no tā. Jā, bet mājās, ko tu gatavo? Pelmeņus uzvar, makaronus, bišķiņi vai kaut ko? Godīgi sakot, mans mīļākais ēdiens ir dažādas pastas taisīt. Bet mājās taču netaisi no nulles? No nulles nē, paņēmu gatavo pastu un taisu mērci. Es domāju. Jā, viena tāda no vislabākiem
pastam, kurus taisīju, priekš manis tā kā liekas. Tas ir mango mērce, čili un zilais siers. Viss vairāk neko nevajag. Tā detaļās tagad klausītājiem, jā. Pasta tad tavā gaumē. Pasta mana Tā galvā. bišķiņ detalizētāk, jā, tad makarons, tad pasta, makarons nevar teikt. Jā, kāda pasta? Itālieši mūs nogalināja. Jā, kāda pasta? Parasta, visvienkāršāka pasta. Tas varētu būt vai nu spagetti, vai nu... Man tagliatella vislabāk patīk ar šo mērcīti. Paņemam tagliatella, novaram viņus līdz al dente un ne līdz galam. Tad uztaisam mērcīti, uzsildam mango biezni, piegriezam tur čili, pieliekam sieru, izkausējam, iemēčējam iekšā makaronus, neteiksim, pastu. Pastu samaisam un ēdam, baudam uzreiz kameru. Tātad mango, čili un zilais siers, jā. Jā. Ļoti labi, būs kādreiz jāuztais šitāds brīnums. Jā, godīgi sakot, tas bija vienkārši, kas man bija leduskapi. Un es izdomāju, sanāks. Protams, viss bija ļoti labi. Es biju pārsteigta par garšu salikumu, tā kas sanāca ļoti garšīgi. Tu uz grila ar kaut ko grilē mājā? Jā, bet tas ir jau uz vasaru sezonu vairāk. Kādu marinādi tu varbūt var kādam klausītājiem marinādīgs. Varbūt tādu ātro. Ātra marināde. Līgo tuvojās, jā. Vislabākā ātrā marināde, tas ir čili, teriyaki, soja un apelsīns. Tas ir vienkāršāk. Ļoti vienkārši. Bet cūku nevar ņemt, cūku neņemiet. Nē, cūku nē. Vistu. Vistiņa, jā. Marieru paņemt. Labi. Un tāda viena no maniem mīļākajiem marinādēm ir zaļumi, kefirs un višķiņa soda. Viņa padara to gaļu ļoti mīkstu un sulīgu. Bet galvenais neparturēt. Nē, daudz nevajag turēt. Jā, ja tu kādas tur notur 4 dienas. Tas ir ātrā marināde, ja jums vajag steidzīgi. Skaidrs. Tātad 2 marinādes atzīmējam, jā? Jā, viņi ir ļoti dažādi. Ja nesanāk tur, tev var Instagramā tu esi, jā? Jā, es Instagramā esmu. Facebookā ir, jā? Facebookā esmu, bet labāk tad bet Instagramā. tu uzrakstiet, jā, ja kaut kas nesanāks. Jā, man ir divi profili, tā kā varat abos rakstīt. Jā, skaidrs. Tad vēl jautājums, kā tu skaties uz jaunajiem pavāriem, kas nāk uz restorānu, teiksim, strādāt, cik viņi deg par savu profesiju vai diezgan sarežģīti ar visiem jaunajiem? Ar jauniešiem ir ļoti sarežģīti. Tā kā strādājot restorānam, mums bieži nāk praktikanti, un tu redzi viņas attieksmi pret to visu. Jo nezinu, varbūt ir cita paudze vai kas notiek, bet viņi ļoti skatās, cik viņi pastrādāja, cik laiks 8 stundas beidzas visprom. Piemēram, es atceros, kad es biju atnākusi prakse, es atnācu 9 no rīta, sāka strādāt virtuve, un pēc loģikas 5 vakarā tu var 4 iet prom. Es strādāju līdz pašam beigām, un mazgāju grīdu vēl un traukus palīdzēju izmazgāt, jo man bija interese un vēlme strādāt. Dažreiz gādas tādi cilvēki, bet tas ir tik reti, un parasti tie cilvēki arī uzreiz paliek darbā. Mēs viņus uzreiz ņemam pie sevi, jo tie cilvēki ir ieinteresēti, un viņam ir, tā kā mēs varam iegulst viņā iekšā. Jā, kā tev ir jāciena un jāmīl savu profesiju, jā, un arī... es nevaru tirgot datorspēles, jo es viņas nespēlēju, man vispār viņas nepatīk un man viņas nesaista, jā, es nesaprotu, kas tāds ir, un līdzīgi, es domāju, ir pavāra profesijā, tev ir jādek par savu darbu un jāciena pats galvenais. Liekas, ka tie jaunieši ir mazāk un mazāk, bet ir dažreiz gadījumi, kad cilvēki deg. Kad cilvēki deg. Galvenais nesadegt, jā. Nesadegt, tas ir jā. Labāk, lai dzirkstelīt. Nē, ir tā, kad atnāk pirmais, vai man prakses laikā maksās, vai... Jā, uzreiz tad jautājumi arī un kādreiz Latvijas laikos bija tā, kad bija meistars un māceklis, jā, un pēc tam meistars varēja pateikt, ka māceklim, kad viņš drīkst strādāt, jā, un cik viņš drīkst paņemt par savu darbu. Tagad visi gribam, pirmajā... Uzreiz, jāmaksā. Ir jāpamācās. Zini, ka vēl jautājums ir tāds,
Vai tev bija tāds moments, kad tu uztaisi ēdienu vienreiz, otru, trešu, piecu, un tev nesanāca? Vai kaut kāds bankets, un tu sāk gatavot, un tev viss laiks, un tev nav stress? Tā kā pilnībā nesanāca, nav gadījies. Tā kā laikam Dievs man pārāk mīl, lai man kaut kas sanāktu. Tik traki man vēl nebija. Protams, bija reizes, kad es nebiju apmierināta ar savu ēdienu. Tās gan bija. Bet, jo, piemēram, kad es piedalos gada pavārē, es 100% zināju, ka es varēju vēl labāk. Varbūt tas izskatījās labi, jā, un bija labi, garšoja varbūt labi. Bet man vienmēr tā, tu vari labāk. Top 3 produkti, ar kuriem tev patīk strādāt? Ieraugs, maizes ieraugs, ja man mīkla tas ir mana tēma. Rabarbers, jo viņu var integrēt gan salātos, gan pamatēdienos, gan desertos, visur. Un, protams, Latvijas siers, Latvijas piena produkti visi. Tas ir, jo mums ir, manuprāt, labāki piena produkti pasaulē. Tev ir varbūt kāds elks, kuram tu tiecies, vai tas ir pavārs, vai tas ir uzņēmējs, vai Latvijā, vai pasaulē, kurš ir tavs? Godīgi sakot, es neskatos uz citiem. Tā man nav tā kā ikona, kurai es gribēju kļūt, par ko es gribu kļūt. Jo ir tāda domāšana, ka es sava galva zinu, ko es gribu sasniegt. Un līdz kā es gribu iet. Un es tiekos tikai uz to, kas man ir iedomāts jau par sevim. Jo es negribu būt kaut kas, jo tad man salīdzinās ar to cilvēku. Es negribu, lai mani salīdzinātu. Es gribu būt atsevišķs persona. Tu gribi būt pati kā personība. Jā, tas ir tāds ļoti labs cēls mērķis. Tavas dzīves pēdējais ēdiens, ko tu apēstu? Viss pēc gada tev tagad ir 25, nezinu, pēc 60, teiksim tā. Pēc 60, labi, jā, pēc 60. Tā viss tā ir tava šīs planētas noslēdzošā diena, un viens ēdiens, kur tu... Ieplānots nomirst tikai 102 gados, jā. 102, tad... Jo es gribu 3 gadsimtos padzīvot. Bet, tas paskatīsimies, kā sanāks, bet, 3 gadsimtos tas izdomājis. Labi, es tev novēlu ar tavu enerģiju un tavu sagatavošanos, es pat saku 104. Jā, labi. Tad 104 gados es labprāt apēstu. Ko es labprāt apēstu? Zobiem man droši vien nebūs jau. Viskijs jādzer. Labākā zupa varbūt sāksi alkoholu lietot. Nē, tas taču nebūs. Jo pavāriem virtuvē garšīgākā zupas viskijs un kola tādā. Es domāju, ka es gribētu apēst labu zirņu zupu. Kādu? Zaļie zirniši, pelēkie zirniši? Pelēku zirņu zupu. Jā. Tas bija viens no mīļākajiem bērnības ēdieniem, un es domāju, ka dzīves beigas tas arī būs. Bet tā ir krēmzupa vai tas ir? Tas ir, ne krēmzupa, tas ir parastais, tāds ļoti bieza zupa. Tā kā kaut kas līdzīgs, jā. Sautējumam, jā, mazliet. Gandrīz sautējums. Tas ir tā bērnības garša, un es domāju, ka kad būšu vecā, arī to gribēšu. Tad to tu varētu, jā. Jā, tā kā no sākuma ēdot to dzīves sākumu un dzīves beigas, lai tāds kā labs dzīves noslēgums. Pasaki kaut kādu kuriozu, kas ir noticis virtuvē, ko varbūt pat Māris pat nezina. Varam mēs atklāt šito te tagad? Kas kaut kāds tāds baigais notikums, kas... Godīgi sakot, mums diezgan forši visi strādā un nav tā kā lieli kuriozi, bet mēdz gadīties tā, kā sāls vieta pielikt cukuru un otrādāk. Jā, tas ir pati pie kafijas tējas vai klientam. Jā. Mēs tad izlabojam. Mēs vienmēr garšojam, pirms mēs atdodam. Tad tas ir ļoti svarīga lieta, ka jaunieši nedara šobrīd. Negaršo savu ēdienu. Tas ir liela problēma, ar ko es sastapos strādājot ar tiem konkursantiem, kuri skīlā piedalās vai vēl kaut kur. Viņi negaršo savu ēdienu. Un tas ir briesmīgi, jo tu nezini, ko tu ieliki dažreiz. Sajauc cukuru ar sāli, kā tu vari nepagaršot atdot to ēdienu.
Un, protams, mēs bija tādi gadījumi, kad sajauc cukuru ar sāli un ieberam, bet mēs pagaršojot, nedodam tālāk to ēdienu. Bet viena no lielākiem maniem kurioziem tas bija taisījuma maizes meistarklāsa studentiem un atļāvoja studentiem nosvērt visus produktus un taisījām kartupeļu maizi. Un, jā, bija ieplānots 4 kukulīši ar kartupeļu maizi, sanāca 40. Studenti bišķi. Tā jau jaunieši šitā te. Bišķiņ pārcintās. Es tā kā runājot nepaskatījos, un viņi tur visu iebera, un pēc tam bija jāglāb to situāciju, lai tā maize sanāktu. Viņa sanāca, bet bišķiņ vairāk nekā vajadzēja. Galvenais, ka maize sanāca, Jā. Nu, rekord, kokteils kopā ar Gemusu ir gatavs. Es pagaršošu. Jā, un varbūt tajā pašā laikā tu vari vēlreiz pateikt visiem, Skāps. jā, kāpēc vajag vēlreiz piedalīties, kā to izdarīt, kā sevi motivēt un pateikt varbūt tiem jauniešiem tad tie galvenais 3 vārdus. Kopā ar to šito skabo dzerinu. Ar šo foršu kokteili es vēlos novēlēt, lai jūs droši piedalāties, nebaidieties no jaunumiem, jo, ja jūs neizmēģināsiet, jūs nekad nezināsiet, uz ko jūs esat spējīgi. Pati no savas pieredzes zinu, ka esmu jauna diezgan vēl, un sākot ar to, ka iesākuši konkursu ceļu ļoti strauji, pat strādāju tikai 3 gadus, un viss sanāca. Un es domāju, ja jūs mēģināsiet vairākas reizes, jums noteikti sanāks. Galvenais, lai jums ir vēlme. Ja ir vēlme, tad uz priekšu un tikai uz priekšu. Liels paldies jums! Prieks jūs visi redzēt! 20 gadi, kaut ko jaunu! Tiekamies Riga Food! Tiekamies Riga Food!